Diemžēl sirds un asinsvadu slimības ir pirmajā vietā mirstības ziņā, gan Latvijā, gan Eiropā. Darba un pienākumu steigā cilvēki bieži vien par sirdi padomā tikai tad, kad radušās nopietnas problēmas. Visdrīzāk jau tas, ko mēs visi grēkojam, ir nepareizs dzīvesveids. Tas ir ikdienas stress, tā ir skriešana, tā ir nepareiza diēta. Līdz ar to arī vielmaiņa cieši, ir liekais ķermeņa svars uzaudzis. Un tad tie cilvēki grib uzreiz visu dabūt nost ar vienu joni, un to nevar izdarīt. Un tie simptomi var būt visdažādākie. Klasiskie koronārās sirds slimības simptomi jau ir sāpes, kas ir aiz skrūšu kaula, bet tas var būt arī netik tipiski. Tas var būt vienkārši sākties ar nogurumu, ar elpas trūkumu, ar to, kad tu nespēji vairs tik daudz fiziski labi darīt kā iepriekš. Agrāk pie bīstamā vecuma sirds slimībām uzskatīja cilvēks pēc 40 gadiem. Tagad slimo arī gados jauni cilvēki. Zivis un jūras produkti ir tie, kas būtu jāaizstāj ar picu. Ja zivis negaršo, sirdī jādod zivju eļļa. Dzīvojot mūsu platuma grādos, zivju eļļa, kā pirmās nepieciešamības produkts varbūt nav, bet īstenībā tagad, kad ir pavasars, kad ir vitamīnu trūkums, kad organisms cieš no ilgstošas saules trūkuma, tad, protams, ka pirmais, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu savu veselību, mēs varam dzert vitamīnus, dzert zivju eļļu un noteikti neko sliktu mēs sev neizdarīsim. Koncentrētas omega-3 augstskābes dabīgā veidā ieteicams lietot pie paaugstināta holesterīna līmeņa asinīs, ko nav iespējams kompensēt ar diētu, aterosklerozes, sirds slimību, paaugstināta asinsspiediena profilaksei, kaulu, locītavu un ādas slimību profilaksei, bērniem, sievietēm grūtniecības laikā un barojot ar krūti, kā arī svarīgs ikdienas papildinājums ikvienam, kas uzturā nelieto zivis. Jebkurš cilvēks vai ar koronāro sirds slimību, vai vienkārši ar aptaukošanu no zivju eļļu pavasarī var dzert. Var dzert visu gadu, bet pavasaris varbūt ir tas laiks, kad tas ir tā kā vairāk vajadzīgs, kad organisms prasa sevi pabarot ar kaut ko. Tā skaitā arī ādai. Viņš uzlabo asinsriti, tāpēc, ka šī zivju eļļa darbojās arī uz lipīdu vielmaiņu. Viņš samazina vienu no lipīdu frakcijām. Tas ir pārsvarā triglicerīdu frakcija tiek samazināta, kas ir arī riska faktors šiem koronāriem sirds slimībām. Tā kā zivju eļļa ir ļoti labs produkts no veciem laikiem, bet joprojām aktuāls. Futūras zivju eļļa viena kapsula satur nepieciešamo omega-3 nepiesātinoto augstskābju diennakts devu. Šis ražotnes process ir sarežģīts, un arī šīs sastāvdaļas ir ļoti dažādas. Un, lai viņš būtu ekoloģiski tīrs un bez ķīmiskiem piemaisījumiem, un lai tiešām atbilstu un veiktu savu funkciju kā zivju eļļa, tad, diemžēl, mums ir jāskatās arī nedaudz uz cenu. Jautājiet savam farmaceitam Futūra zivju eļļu.